Rēzeknē kā pediatrs strādāju no 20. gada par to, kā es nonācu līdz profesijai ārsts. Laikam jau tie pirmsākumi jāmeklē manā ģimenē. Mana mamma ir ģimenes daktare šeit pat Rēzeknē. Un puse apzināti, puse neapzināti, gan jau kaut kur smadzeņu garozā, tas jau arī bija aizķēries. Tas ceļš organiski noveda arī līdz Rīgai un līdz medicīnas studijām Rīgas Stradiņu universitātē. Noteikti par pediatra specialitāti es esmu izvēlējies pareizi. Man ir skaidrs, ka tas ir tas, kas mani uzrunā, kas mani saista. Ja man lūgtu tagad strādāt ar pieaugušajiem, es būtu ārkārtīgi ārpus savas komforta zonas, ko jau es vairs tur atceros, un prieks par to, ka esmu šeit, jā. Ikdienas darbā patīk tas, kad sākumā, lai arī cik ļoti bērns ir saslimis un vecāki ir noraizējušies, atrodot to īsto pieeju, mēs varam visai ātri palīdzēt. Un nereti vien tās pašas dežūras laikā tu vari redzēt, kā bērns ir iestājies un jau sākot sniegt palīdzību, jau uz otro dienas pusi nākošajā rītā tā bilde ir pavisam citādāka. Bērns ir uzplaucis, vecāki ir nomierinājušies, un tas dod to vislielāko gandarījumu.